12. novembra vizīti pie kādas senioras šeit Salacgrīvā mājās medmāsiņa Ilze atcerēsies uz visu mūžu. Viņa tajā dienā steidzās glābt dzīvību, taču gala rezultātā par dzīvību nācās cīnīties pašai. Ar medmāsu Ilzi tiekamies viņas darba vietā. Viņa atnākusi pie kolēģiem pārsiet brūces. Ilze pārcietusi 4 nopietnas operācijas pēc suņu uzbrukuma kādas pacientes pagalmā. Man visu laiku ir 2 cietie diski, un viens ir tas ar to plosīšanu. Un es kaut ko tagad sarunājos ar jums, bet man jau acīs man ir cits ekrāns. Liktenīgajā dienā kādai seniorai steidzami bijis jāievada zāles. Ilze uzsver, ka zinājusi, šajā mājā ir gan agresīvi suņi, tāpēc pirms vizītes doktorāta darbinieki ģimeni esot brīdinājuši, taču izrādījies, ka suņi vizītes brīdī tomēr nav izolēti, un to saimnieki ir darbā. Es saņēmu zvanu, ka ir atbraukusi medmāsiņa laist sistēmu. Man informēja, ka suns jau viņai pieķēra pie kājas, lai es atbraucu piesien suņus, bet es netiku. Es nevaru tikt uz sekundes 100 tūlīt un tagad ārā no darba zvanīju vīram. Vīram arī tieši sakrita, ka viņš nevar uz sekundes 100 aizskriet uz māju piesiet suņus. Es teicu, atpakaļ ceļā jābrauc, lai viņi pasēž mašīnā, kaut pagaida. Suņus nepiesēja arī vēlāk. Cietusī medmāsa stāsta, ka laika bijis pietiekami, jo vizītes laikā viņa vēlreiz aizsteigusies uz doktorātu un, kad atgriezusies, vismaz 40 minūtes veikusi procedūru. Došos tagad ārā, suņi skraida. Tad viņas ar to veco kundzīti, ko es doktorēju, nolēma tā, ka ņems gaļas gabalus un ar gaļu mānīsies šķūņa. Un tad pa to laiku es varētu tikt mašīnā. Nevis ielikt šķūnī suņus, izolēt, bet ar gaļiņu. Un tad es skatos caur to durvju lodziņu, ka saimniece ir jau pieliekusies liekt to gaļu zemē, un suņi ir aiz tā šķūņa. Un es lecu uz to mašīnu, bet laikam durvis pa skaļi noklaut. Es nezinu, kur ir mana vaina. Kaut ko, burtiski pussekundes man pietrūka, un es būtu pagavusi. Tas nepagavu. Viens no suņiem iekodies medmāsas labajā plecā un triecis viņu pie zemes. Ilze spēcīgiem dzīvniekam nav spējusi pretoties. Melnais mani plosīja to padusi, jo viņš neatlaidās. Viņš tikai atspērās un uz priekšu. 30 centimetru garumā apmēram tā brūce bija. Tā kā kulaku var iebāzt, vienkārši atvērta grāmata. Un brūnais tikmēr izšmauca no tās saimnieces un košļāja mani no aizmuguras. Dībanā pārkosts bija, tur tā nežēlīgi uz ciskām, vēderā iekodās. Pacientes tuviniece uzbrukumu mēģinājusi pārtraukt, vicinoties ar slotu, bet tas nesot devis rezultātu. Suņi tikai kļuvuši vēl niknāki. Es visu to laiku, kamēr mani košļāja, es nebalsīgi kliedzu. Es nenormālā ārprātā. Es domāju par savu meitu. Viņa sestdien 18. Suņi medmāsu plosījuši apmēram 10 minūtes, līdz atstājušies, un viņa nokļuvusi līdz auto. Sāpes vaiprātīgas. Un es braucu. Visu laiku kodīju lūpas, lai es nezaudētu samaņu. Es visu laiku biju pie samaņas. Ilze aizbraukusi līdz savai darba vietai. Tur kolēģi snieguši pirmo palīdzību un izsaukuši neatliekamo medicīnisko palīdzību. Novilku to metālīti, un tad es palūdzu Gunas māsai pārgriezt halātu uz muguras un ieraudzīju to ainu. Bija vienkārši šokējoši. Suņi, kas uzbrukuši medmāsai, turpina skraidīt nama pagalmā. Suņu saimniece 4. studijai uzsver, ka tie ir ģimenes locekļi un netiks iemidzināti vai kā sodīti. Kā jūs domājat, kas šajā situācijā ir vainīgs? Zvans. Mēs būtu zinājuši, būtu suns no rīta piesiets, jo pirmdienas rītā suns bija piesiets un iepriekš, kad bija suns piesiets. Katru mēnesi brauc pasniegt, suņi ir piesieti. Tā situācija ir drausmīga. Tagad tāda bezspēcība liekas, tā sajūta ir tāda, ka tas jau tā gadījās. Nekas pats vainīgs var būt vai ne. Vai te tā kā gaidīt, vai te braukt prom, vai vēl kaut ko.
Valsts policijā, pamatojoties uz dzīvnieku aizsardzības likuma 58. pantu par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumu, ir ierosināts administratīvā pārkāpuma process, kur maksimālais dzīvnieku turētājiem paredzētais naudas sods ir 1850 eiro, taču izmeklēšana turpinās. Attiecīgi, ja tur būs vidēji smaguma miesas bojājumi vai smagi miesas bojājumi, tad jau tas jautājums tiks skatīts krimināla procesa likuma noteiktajā kārtībā. Un tur jau krimināla likuma 230. prim pants arī par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu. Tur jau paredz pat īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Salacgrīvas suņu saimnieku ģimene pat labam reģistrējusies citā ģimenes ārsta praksē, kuras mediķiem iespējams arī būs jāsaskars ar jautājumu par savu drošību. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā skaidro, ka apdraudējuma gadījumā drīkst atteikt tūlītēju palīdzību un pat piesaistīt policiju, kas parūpējas par dzīvnieku, lai mediķi varētu droši strādāt. Tas gan nozīmē, ka tiek zaudēts tik vērtīgais laiks. Bieži vien mēs arī ieejot adresē, mums saka, suns nekož, nebaidāties, nākiet vien iekšā. Nē, dzīvnieks ir jānovieto citā telpā, aiz drošām durvīm, kur viņš nevar atvērt, un tikai tad brigādes personāls iet iekšā. Pēdējos 6 mēnešus mediķi ikdienas darbā preventīvi izmanto arī ķermeņa kameras un gāzes baloniņus. Runājot par gāzes baloniņiem, jā, brigādes personāls tos var pielietot arī mājdzīvnieku uzbrukuma gadījumā, bet tas ir tikai galējā rīcība no mediķu puses, kad jau tiešām jau kož, skrāpē, lec virsū. Ja cilvēkam nepieciešama palīdzība, gaidot mediķus, ir jāizolē ne tikai suņi, bet arī kaķi un eksotiskie dzīvnieki. Suns mediķu centienus palīdzēt var saprast kā uzbrukumu saimniekam, un šādā brīdī apkārtējiem kļūst ļoti bīstams. Inese Supe, Valdis Lācis, 4. studija.